Uzspēlējam vārdu spēli, pirms sākam, šis nav alias. Šis būs grūts. Varētu teikt, ka tas ir rīks, ar kur palīdzību tiek īstenoti politiskie vai ideoloģiskie mērķi. To izmanto ar mērķi, lai radītu bailes un sašutumu. Tas tiek izmantots pret nejauši izvēlētiem un simboliskiem mērķiem, tostarp civiliedzīvotājiem. Tas iekļauj sevī masveida vardarbību. Varbūt sapratīs ar piemēriem. Situācija. Tu attālināti eksplodē ierīces, kuras nogalina un ievaino ne tikai galveno mērķi, bet arī parastos cilvēkus. Tā skaitā bērnus, kas atradās tuvumā. Otrā situācija. Tu izveido palīdzības saņemšanas punktus, kas domāti trūcīgajiem cilvēkiem, kas palikuši bez mājām, un bērniem, un atkārtoti apšaudi un spridini cilvēkus, kas dodas uz tiem. Kā šo situāciju sauc? Labi, pēdējā situācija. Tu aizliedz ievest jebkādu humanitāro palīdzību, pārtiku, medicīnu, ūdeni teritorijā. Kā rezultātā rodas bads, ciešanas, nāve. Kas tas ir? Ja vēl nezini, tad tagad zinās. Tas ir terorisms. Aprakstītās situācijas ir darbības, ko īstenoja Izraēlas valdība pēdējā gada laikā, un tā ir tikai maza daļa no visa tā, ko Izraēla ir veikusi, ko var raksturot kā terorismu. Bez jebkādiem pārpratumiem. Fakti liecina, ka Izraēla nodarbojas ar terorismu. Lūdzu, atcerieties to un atgādiniet Latvijas politiķiem un žurnālistiem, kad Izraēla sauc viņus draudzēties. Ja gadījumā tu uzskati vēl, ka Izraēlas rīcība ir attaisnojama, tad lūdzu ieraksti komentāros, kāpēc tā. Un vai ar faktiem tevi var pārliecināt par pretējo, jo citādāk man nav jēgas ar tevi runāt. Es parunāšu ar tiem, kuri ir kaut cik atvērti informācijai no dažādām pusēm. Ja tevi joprojām interesē šī tēma un vairāk dzirdēt par to un dažādiem argumentiem, tu vari piesakot, es vēl parunāšu par to. Paldies jums, it īpaši tiem, kas palīdz šo informāciju izplatīt.